Kā jums liekas, ar ko Baldoni varētu lepoties? Diezgan grūti spriest. Pagaidām es neredzu ne ar ko. Vairāk lepojās ar Baldonas sēravotu, ķirzaciņu. Jā, ūdens tur vēl tek, var darbojās, viņš tek ūdens, var tas sēravots var dzert. Ar sanatoriju, es domāju. Un ar ko tur var lepoties? Skulptūras tur, jā. Cik skulptūras tur ir? Bet viņi ļoti tāda vecs, tāds vēsturisks kaut kas tāds. Ko te var darīt vasarā? Te var peldēties, un ko te var darīt ziemā? Te var snovot pa kalnu vai slēpot. Nu, kalns tas jau bijis, tas jau daļai aizmirsts. Baldonas mūzikas pamatskola ir diezgan ievērojama skola arī Latvijā un dažviet arī pasaulē. Estrāda iespējams arī, jā, jo estrāda arī ir diezgan laba un populāra. Manuprāt, Baldona var lepoties ar kinoteātri, tāpēc, ka mēs esam mazpilsēta un gan izēja vienīgā mazpilsēta, kurai palicis ir kinoteātris. Es īsti nezinu par to mākslas skolu, nemācos to. Baldonas, mans prāts, varētu lepoties ar skolu un visu to sporta kompleksu, kas ir uzcelts priekš bērniem, lai bērniem būtu ko darīt. Skola var lepoties vienīgā dejotājiem un dziedātājiem, koristiem. Sauc Baldonas kori? Kā bija? Es jau pats teju, bet nezinu īsti. Laikam ķegūzīt vai kāņi īsti nezinu. Baldona var lepoties ar sportiskiem jauniešiem. Ļoti daudz sporto, visu kaut ko dara. Arī sacensības notiks 7. augustā. Tā kā visādi sporta spēles, stadionā futbols notiek. Tikko vēl bija kaut kāda dziesmu sērka ar igauņiem, kur piedalījās. Te bija arī Lauris Rēniks. Liela daļa no šiem jauniešiem arī regbiju spēlē. Nu, jā, ļoti sportiski jaunieši ir Baldonā. Jums liekas, ka nekā nav tagad? Nekā. Es neko te nesaskatā. Nekas nav. Tā skola vienīgi, tas ir patreiz tas jaunākais. Es neko neredzu tā. Es varu lepoties ar to, kas pati esmu Baldonētāja, ka jā. Es negribētu dzīvot citā pilsētā kā Baldonētāja, ka Baldonē visu, ko var vēlēties.